Diana, Marina un Inita Ņujorkā mīt jau vairāk nekā 8 gadus, taču tieši pēdējos mēnešos viņas pamanījušas ko tādu, par ko agrāk nespēja pat iedomāties. Amerikas sapnis, kas kādreiz bija māja priekšpilsētā, liela mašīna, daudz bērnu. Tas viss ir mainījies sakarā ar krīzi Wall Streetā. Kopš brīža es atbraucu šeit, dzīves līmenis ir ekonomiski vienkārši mainījies. Tas sapnis par Ameriku patiesībā paliek mazāks. Meitenes atklāja, ka ir dīvaini noskatīties, kā kaimiņi vairs nespēja samaksāt par savām pārlieku graznajām mājām, taču vismaz pagaidām savu dzīvi meitenes spiestas mainīt tikai nedaudz. Kādreiz katru nedēļas nogali mēs braucām kaut kur un izklaidējāmies, bet tagad mēs izdomājam kaut kādu konkrētu vietu, kur mēs gribam aizbraukt un izklaidēties, un tas notiek vienreiz mēnesī, varbūt pat retāk. Kā norāda trijotne, pārtikas, degvielas un citu izmaksu pieaugums, kā arī nekustamā īpašuma krīze, kas valda gan Latvijā, gan Amerikā, viņām liek sajusties daudz tuvāk mājām nekā gandrīz 7000 kilometru, kas Ņujorku no Rīgas šķir patiesībā.